Dieva vārda pamats un ir uz kā vispār balstās mūsu ticības, kā balstās Dieva draudze. Un tiešām mēs esam laikā, kurā šis uzbrukums notiek un visādos aspektos un arī mūsu sirdīs. Un tas ir pats galvenā lieta, galvenais templis ir mūsu sirds. Uzbrukums Dieva vārdam mūsu sirdīs, jeb kristiešu, jeb Dieva bērnu sirdīs, apšaubīt to vārdu dažādos veidos, viņu padarīt neusticam, jeb likties, vai tiešām tas ir tas, kas mums ir jādara. Tāpēc tā lieta ir diezgan tāda nopietna. Lūk, slavu Dievam. Es gribēju 119. psalmu, pirmo, atzīgot, te ir pa burtiņiem, šitien viņš nav, bet viņam ir burtiņi sadalīti, es nezinu, es kaut kur varam redzēt, viņa grējums, varbūt ir, arī laikam nav, ne ir, viens ar divi, nolasīt no 1 līdz 7, 8, 1 līdz 8. Svētīgi tie, kas nenoziedzīgi savos ceļos, kas staigā tā kunga bauslībā. Svētīgi tie, kas viņa liecības tur, kas no visas sirds viņu meklē. Netaisnību nedara, bet staigā pa viņa ceļiem. Tu esi pavēlējis tavus baušļus cieti sargāt. Kaut mani ceļi uz to vien dzītos, tavus likumus sargāt. Kad es raudzīšos uz visiem taviem baušļiem, tad netapšu kaunā. Es tev pateikšu ar skaidru sirdi, kad būšu mācījies tavas taisnības tiesas. Es turēšu tavus likumus, neatstāju mani pavisam. Paldies. Un 10. pāns ir runā par to pašu. Es tev meklēju no visas sirds, neliec man nomaldīties no taviem baušļiem. Jā, šis ir viens no brīnišķīgākajiem psalmiem vispār, šis 119. Un tiešām ielasīt visu un pēc tam lasīt mazam gabalam. Un šeit ir tas svētīgi, tās svētības. Un tās svētības nemaz nav tik ļoti daudzas vietas, kas svētos rakstos ir tās svētības minētas. Ja mēs zinām Kalnas prediķi, viņa 7 svētībām, kas ir tā kā apvienotas no visas pārējās vecās un jaunās derības kopā. Šeit ir 2 no svētībām atsevišķā vietā. Svētīgi tie, kas ir noziedzīgi savos ceļos, kas staigā tā kunga bauslībā. Tātad, kā var būt kāds nenoziedzīgs savā ceļā, kas staigā kunga vārdos, kunga likumos, kunga bauslībā. Ja? Kā var kāds, svētīgi tie, kas viņa liecības tur, kas no visas sirds viņu meklē. Tātad, kas ir tie, kas viņa liecības tur? Tie, kas viņu no visas sirds meklē. Ja? Kas tur to Dievu vārdu, kas ir liecība forma, ja viena no formām, ko Dievs liecina par sevi, par patiesību, par dzīvību. Es pavēlēju tavus baušļus cieti sargāt. Tā ir Dieva pavēle, sargāt viņu vārdu. Kā mēs to sargāsim? Ko mēs darīsim, lai to sargātu? Mēs esam sargāt svētos rakstus, kad viņus nesamaitā, ja? Uzturēt viņus tiesu un neļaut viņus nolaupīt, jeb kaut kā sagrozīt, tas ir viena lieta, bet tā nevienmēr ir mūsu darīšana. Mēs viņus sargājam savā sirdī, ka mēs viņiem pilnībā uzticamies, paļaujamies, mācamies un darām pēc viņiem. Ja tā ir, tas varētu būt cieti sargāt. Jā. Kad atzīšos teviem baušļiem, tad es netapšu kaunā. Viens veids, kā iziet visam cauri, ir skatīties uz Dievu vārdu. Es pateikšos ar skaidru sirdi, kad būšu mācījies tavas taisnības tiesas. Būšu gājis cauri visām tām lietām, kas notiek attiecībā uz Dievu vārdu. Es turēšu tavus likumus, neatstāju man pavisam. Tas ir Dieva vārds, brīnišķīgs viņš ir. Tātad gribētu jums nolasīt, varbūt tā kā Mateja 14, pazīstamo vietu. Šajā kontekstā, ko es minēju, 14 no 24, es lūgt nolasīt. 24, tad iet runa par vētru. Bet tā laiva jau bija jūras vidū un tapa mētāt no viļņiem, jo vējš bija pretī. Bet gaiļos Jēzus pie tiem nāca pa jūru staigādams.
Un, kad viņa mācekļi to redzēja pa jūras staigām, tad tie izbijās un sacīja, tas ir ķēps un brēc no bailēm. Bet tūdaļ Jēzus uz tiem runāja un sacīja, turat drošu prātu, es tas esmu, nebīstaties. Un Pēters viņam atbildēja un sacīja, kungs, ja tu tas esi, tad liec man nākt pie tevis nākt pa ūdens virsu. Un viņš sacīja, nāc. Un Pēters izkāpa no laivas un gāja pa ūdens virsu, ka pie Jēzus nāktu. Bet to lielo vētru redzēdams, viņš izbijās un sāka grimt. Brēca un sacīja, kungs, palīdzi man. Un tūdaļ roku izstieps Jēzus viņu satvēra un uz viņu sacīja, tu masticīgais, kāpēc tu šaubījies? Un, kad tie bija iekāpuši laivā, tad vējš nostājās. Slavu Jēzum. Nu, lūk, Jēzus ir Dieva vārds pats jau, ja mēs varam no tāda aspekta arī skatīties. Bet šī gadījumā šis notikums, kurā viņš nāk ūdens virs, kas ir pilnīgi kaut kas neparasts, un visādi blēži ir mēģinājuši staigāt ūdens virs dažādiem paņemieniem. Un droši vien, kad kāds būtu slikti to izdarīt. To mēs nezinām. Un Pēters te grib pārbaudīt, vai tas tiešām ir viņš un saka, bet interesanti nevis viņš kaut kā iet pie viņa, bet viņš saka, liec man nākt. Un tas kungs viņam liek nākt. Tagad tā ir tā kunga pavēle. Kad viņš izkāp uz ūdens, šī kunga pavēle, viņa tur. Tik ilgi, kamēr viņš sāk baidīties. Ieraudzīdams viļņus un vētru. Un tad viņš sāk grimst, un Jēzus viņam saka, masticīgais, kāpēc tu baidījies? Tātad, kam masticīgais? Kas par masticīgo? Jēzus deva pavēli. Viņa vārds bija. Tātad uzticēties, ja Jēzus teica, tad tā ir. Un tā ir tā pamācība arī, ko viņš šeit pētījums. Ja viņš dod pavēli, tad tas notiek. Un tas tā notiek, kā viņš saka. Ja? Bet, kad mēs sākam neticēt un baidīties, skatoties uz pasaules vētru, tad mēs vairāk neturamies uz viņu vārdu. Un nokrītam no tā nost. Vincents gadījums. Mēs bijām minētajā pilsētiņā, ja? Mājiņāks atrodas 10 metrus no viļņiem, apmēram, ja, 15 metrus. Es tad sēžu ar muguru pret tiem viļņiem, un tas vējš pieņemās pārauntus svilpos kustaniem un tā. Un es pārakstu vācu tekstu vecu, no vecajā rakstā, pārakstu viņu datorā uz jaunā rakstā vienkārši. Un es tagad rakstu, un tā iet priekš, un es aizdomājos, un pēkšņi aizdomājos par tiem viļņiem, kas tas svilpo un šņāc, un man paliek kaut kā tā neomalīgi. Un pēc tam es skatos, kas notiek tajā, ko es uzrakstījis. Sākumā viss iet korekti, ja? Nu, tad ir uzmanīgi jāraksta. Tas nav arī tīri vācu valoda, tā ir veca vācu valoda. Un tur, kad man ir tās nepatīkamās domas, es esmu sarakstījis pilnīgu sviestu. Ja? Un tas ir sēži vienā krēslā, priekšā viens tas pats dators, ja? Atšķirība ir tikai, kas ir bijis manā sirdī. Ja? Mums aizbrauc, mēs visi vienkārši tā, ka mēs sākam bijāties, ja? Baidīties, neticēt, jebko, mums aizbrauc viss, mēs sākam rīkoties neordināri un nepareizi. Un šitais pēdējā laikā man ir sarakstījis, man muļķība parādījis, ja? Es esmu kaut ko uzstācies, un tad aizgājis tieši viss nepareizi, ja? Un kaut ko sabojājis būtiski. Ne tā kā būtiski, bet ne. Lūk, šāda pamācība no šīs te rakstu lietas, ja? Ļoti nopietni. Arī skatoties uz visu to uzbrukumu, kas ir Dieva vārdam, ja mēs pieminam šo Izraēlas gadījumu, ja? un Dieva vārda došanas svētkus, ja? Tad pēkšņi mēs saprotam, jā, ka Dieva vārdam ir uzbrukums, un kas ir Dieva vārds mūsu sirdīs. Ja? Ja mēs sākam par viņu šaubīties, tad viņš nefunkcionē tā, kā viņš ir dots mums, lai tas funkcionētu. Ja? Ārpus mums viņš funkcionē jebkurā gadījumā, tas nav no mūsu
mums atkarīgs. Ja? Tas viss notiek pēc Dieva gribas un Dieva plāniem. Viņš radīs debesis un zemi, un kā mēs lasījām, tā 115. pantā, viņš dara, ko viņš grib. Un mūsu ticība, neticība, šaubas, bailes, vēl kaut kas, tā ir mūsu darīšana. Nav tikai mūsu darīšana tādā nozīmē, jo tas ietekmē mūsu apkārtējos, ietekmē tos cilvēkus, kuri bija paredzēti, ka mēs viņiem palīdzēsim, ja būsim par atbalstu, ja kaut kādā, ja viņi kopā kaut ko darīsim. Ja. Kad mēs sākam grimt šajā neticībā un šaubās, mēs pavēlkam citus līdzi. Mums, ka mēs saucam, kungs, Jēzus palīdz mums, un viņš mūs izglāb, bet tas nav tā domāts. Ir domāts tā, ka mēs to izdarām. Ja. Un bieži vien viņš mūs izglāb, bet tās sekas no tās mūsu kļūdas paliek vienmēr. Mūsu kļūdas nepaliek bez sekām. Viņš izglāb varbūt mūsu dvēseli. Mēs varam sasist kādu dārgu vāzi, ja? Un teikt, lūdzu, piedod, sasit tavu vāzi. Un es tev piedodu. Vāzi, kur? Miskastē, ja? Dieva vārds. Mūsu uzticība Dieva vārdam un Dievam pašam. Viņš mums devis ir pavēles, viņš mums devis ir liecība. Un caur viņu vārdu mēs iegūstam ticību un mūžīgās dzīvības cerību. Un caur viņu vārdu mēs iegūstam ticību, ko apstiprina viņa gars, kad viņa krusta nopelna dēļ mūsu grēki var būt piedoti, ka mēs tās nesam viņa priekšā un pazemojamies viņa priekšā, un ka viņš mūs izved uz dzīvības ceļu, ka viņš mums mūsu dēļ slēdz savās asinīs jauno derību, un ka viņš mūs vada par šo dzīvības ceļu, ja mēs tikai sekojam, ka viņš ir labais gans, no kura rokām neviens mūs neizraus, ja vien mēs viņam sekosim. Un viss pārējais vārds kopsumā, visa jaunā derība un vecā derība kopā ir Dieva vārds, kas dod liecību par Dievu pašu un kas mūs rāda ceļu, kā dzīvot un kā iet. Un ko mēs ar to darām? Vai mēs spējam tam uzticēties un staigāt par to vārdu? Vai nespējam? Vai mēs sākam šaubīties un grimt, un mēs katrs savā dzīvē esam pieredzējuši to, ka mēs šauboties par Dievu vārdu sākam grimt. Aizejot prom no uzticības Dievam, aizejot prom no viņa ceļa dažādos veidos, jo mēs neusticamies kaut kādā brīdī, nepļaujamies un nestaigājam pa viņu vārdu kā pa ūdeni Pēters staigāja. Kas ar mums notiekās? Varbūt mēs varam izlasīt ļoti būtiskas lietas un brīnišķīgas no Jāņa 14. Nodaļas, kad Jēzus naktī pirms iziešanas uz Ģedzemenes dārzu runā ar saviem mācekļiem. Tad pirms kārtīgas traģēdijas, kas var cilvēciski būt traģēdija no cilvēku viedokļa, tas notika. Ja? Viņi ieraug, viņi sastop Mesiju. Un visādos veidos Dievs apliecina, jā, tas ir Dieva dēls, ja? Un jā, tas ir patiesība un gaisma un viss, un tas iet bojā tagad pēkšņi. Viss it kā sabrūk. Un pirms tam viņš runā šādus vārdus uz saviem mācekļiem 14:1. Jūsu sirds lai neizbīstas. Ticat uz Dievu un ticat uz mani. Mana tēva namā ir daudz dzīvokļu. Kad tas tā nebūtu, tad es jums to būtu sacījis. Es noeju jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisīs, tad es gribu atkal atnākt un jūs ņemt pie sevis, lai jūs esat, kur es esmu. Un kurp es noeju, to jūs zināt, un to ceļu jūs arī zināt. Toms uz to saka, kungs, mēs nezinām, kur tu ej. Kā tad mēs to ceļu varam zināt? Jēzus to saka. Es esmu tas ceļš un tā patiesība un tā dzīvība. Neviens nenāk pie tā tēva, kā vien caur mani. Kad jūs mani būtu pazinuši, tad jūs arī būtu pazinuši manu tēvu. Un no šī laika jūs viņu pazīstat un viņu esat redzējuši. Paldies. Tad Dieva vārds saka uz mums skaidrs vārds. Jūsu sirds, lai neizbīstas.
ticiet uz Dievu un ticiet uz mani. Šis traģēdijas priekšā, šis vētras priekšā, viņš saka uz cilvēku sirdi, uz tavu un manu sirdi arī. Ja? Mēs nezinām, kas mums būs priekšā, būs mierdienas, varbūt nebūs. Ja? Kāds būs mūsu pārbaudījums? Vienu dienu mēs būsim lielajā pārbaudījumā, ja? Mēs iesim mūžības vārtiem cauri. Un jūs sirds, lai neizbīst, ticiet uz Dievu un ticiet uz mani. Tā ir pat pavēle, ja? Nebaidies, bet esi drosmīgs. Ja? Viņš Jozuā teica, esi drosmīgs un nebaidies. Ja? Un tajā pašā notikumā, ko mēs tikai lasījām par Jēzu jūrā, ja? Viņi izbijās un teica, tas ir ķēmis un brēc no bailēm. Tad Jēzus tiem runāja, sacīja, turiet drošu prātu, es tas esmu, nebīsieties. Turiet drošu prātu ir, esiet drosmīgi, tas vārds, kas tur aiz muguras ir, ja? Esiet drosmīgi, nebaidieties. Un šīs te bailes, viņas paralizē mūsu uzticību Dievam, jo mums liekas, ka pasaule ir spēcīgāka. Un arī šajā gadījumā tiem mācekļiem tūlīt likās, ka pasaule ir spēcīgāka, ja? Un kad viņi visi izšķīs visām pusēm, jo lūk, pasaule ir sagrābusi Jēzu un sažņaugus un izlīcina, un viņš ir miris, ja, cauri sapratāt, ja, pasaule kliedz un bļauj viņiem un visu savu spēku. Jēzus tajā vietā saka, jūs sirds tā neizbīst, ticiet uz Dievu un ticiet uz mani, manā tēva namā ir daudz dzīvokļu, tas tā nebūtu, es jums nebūtu to sacījis, es noeju jums vietu sataisīt. Un, kad es būšu nogājis un vietu sataisīt, es gribu atkal atnākt pie jums un ņemt pie sevis, un jūs ņemt pie sevis, lai jūs esat, kur es esmu. Tā ir mūžīgās dzīvības cerība. Šī mūžīgās dzīvības cerība ir tā, kas iet pāri pat jebkādām lietām, kas notiek. Pāri pat nāvi, pāri pat nāves mocībām, pāri pat jebkuriem pasaules uzbrukumiem. Jebkam. Tas ir šis mērķis un piepildījums, mūžīgās dzīvības cerība. Un tas ir, kam būtu, kas mūs uzdroši, ar kur mēs pamatojam uzdrošināties un teikt pasaulē, vienalga, ko tu dari, es eju uz mūžīgo dzīvību, būt kopā ar Jēzu vienmēr. Vienalga, kas notiek, vienalga kāda vētra, vienalga, ko viņi noskalos, ko paņems pasaules cilvēku vai to dzīvībai, vai vienalga, ko visu, ja? Es eju pretī Jēzu un ar viņu būt kopā mūžīgi. Ja? Tas ir Dieva vārds, ko viņš pasaka, ko viņš ir pateicis, un šis Dieva vārds ir pilnīgi un absolūti uzticams. Ja? Jēzus tālāk saka, Toms viņus saka, kungs, mēs nezinām, ko tu ej, kā lai mēs varam zināt to ceļu. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens neiet pie tēva savādāk. Ceļš, tas nozīmē sakot viņam, patiesība, tas, kas tiešām ir, un dzīvība, kas ir mūžīgā dzīvība. Tas ir mūsu sirds balsts. Un mums ir jārūpējas stingri šis jātur, šis Dieva vārds. Un šis balsts, ko viņš mums dod, sekojot viņam, ir ceļš pretī dzīvībai. Meklējot patiesību un mīlot patiesību, tu būsi uz šī ceļa, ja? un kur piepildījums ir mūžīgā dzīvība. Kāds no paskaidrojumiem. Ja? Slāva Jēzum. Viņš mums dod šo pamat akmeni, un mēs nedrīkstam atļaut pasaulē sevi izšaubīt, vienalga, cik liels būtu šīs problēmas, šī bīstamība, jeb šaubas, jeb notikumi, kas notiek, jeb ko mums tikai vēlns neatņem, ja? Piemēram, bērns. Ja? Liekas, Nē, tas nav svarīgi. Tas ir svarīgi, protams, bet nekas nevar nomākt Dieva vārdu. Mums viņu jāpastāv un jāpliek. Un jābūt par kam lasījām Timotejā vēstulē, draudze ir patiesības balsts un liecība, ja liecinieks. Pamats, ja?
Kas liecina? Nekas cits pasaulē neliecina par Dievu eksistenci, par Dievu vārdu, kā Dieva bērnu un Dieva draudzi. Nekas cits nedod šo liecību. Nekas cits nav bākas vieta, kā tikai draudze. Ja draudze nepastāv, ja mūsu sirds nepastāv un sāk izbīties, ja bāka izbīstās no jūras, kas notiek? Iet bojā visi kuģi, ja? Bāka nedrīkst izbīties no vētras. Viņa stāv un rāda gaismu. Vai par bīstamību, vai par ceļu, kā kaut bākiem. Slāv Jēzum, lasīsim šo pašu tālāk no 15. panta. Mums priekš, ko Jēzus runā mums. Ja jūs mani mīlat, tad turiet manas baušļus. Un es to tēvu lūkšu, un tas jums dos citu iepriecinātāju, lai tas pie jums paliek mūžīgi. To patiesības garu, ko pasaule nevar dabūt, jo tā viņu neredz, nedz viņu pazīst. Bet jūs viņu pazīstat, jo tas paliek pie jums un būs iekš jums. Es jūs nepametīšu bāriņus, es atkal nāku pie jums. Vēl maz brīdis, tad pasaule mani vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsiet, jo es dzīvoju un jums būs dzīvot. Slavējies. Ja jūs man mīlat, tad turiet man baušļus. Visam vienkārši. Ja tas ir Dieva vārds vienkārši un Dieva liecība, ja mums ir svarīgs Jēzus Kristus, tad viņš saka, tad turi, ko es tev saku. Ja mums viņš ir pāri par visām lietām, kas ir noteikums mūžīgai dzīvībai, tad tur viņa baušas, tur viņa pavēles, dari tos. Vai nu mēs dzīvojam kopā ar pasauli un pasaules vārdiem, pasaules liecībām, ja? Un neejam kopā ar pasauli bojā. Jeb mēs paliekam kopā ar Dievu vārdu, balstamies uz viņu un dzīvojam mūžīgi ar viņu kopā. Vaina. Mums patīk, tā sakot, normālajiem kristiešiem, visu samiksēt kopā, sajaukt. No tā labo un no tā labo paņem. Laikam nav iespējams. Es tā saku Dieva vārds. Un viņš saka, ka viņš mums dos citu iepriecinātāju, proti, kas nozīmē viņa vietā virs zemes. Viņš aiziet un savā vietā dod citu mierinātāju, ja iepriecinātājs, viens un pēc vārdsariem, Svēto garu. Kas ir patiesības gars? Kas ir patiesība? Pati patiesība. Gars, kas liecina par patiesību. Un viņš liecina par Jēzus vārdiem, kā mēs to lasām. Ja? Un tas ir tas patiesības gars. Un ja šis gars, kas nāk tautas vidū, neliecina par patiesību, ja nemeklē patiesību, ja nemudina meklēt patiesību un sekot patiesību, tad tas nav Dieva svētais gars. Jo Dieva svētais gars ir atdalīts nost no pasaules. Svēts atdalīts nost. Ties vārds svēts nozīmē gan atdalīts, gan pilnīgi šķīsts. Viņam nav nekas kopīgs ar šīs pasaules lietām, netīrību un mēsliem. Un viņš liecina par Kristu. Ja? Patiesības garu, ko pasaule nevar dabūt. Jo tā to neredz, nedz viņu pazīst. Tātad pasaulē ar šo garu, kas ir patiesības gars, nav nekā kopīga. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi pieder vēlnam. Un meli ir tas, kas dzīvo pasaulē. Un patiesība tur nemājo. Tur brīnīties, kāpēc pasaules cilvēkam var teikt patiesību, un viņš to ignorē. Viņi vienkārši to ignorē. Un viss. Tāpēc, ka viņiem tas neinteresē. Viņi pēc tās nedzenās. Bet tu, Dieva bērns un Dieva cilvēku, tu dzenies pēc patiesības un meklē patiesību. Un Dieva vārds būs šī patiesība, ko tu atradīsi. Slavu Dievam. No 23. Mēs varam lasīt tā priekš. Jēzus atbildēja un uz to sacīja: ja kas mani mīl, tas manu vārdu turēs, un mans tēvs to mīlēs, un mēs pie tā nāksim un mājas vietu pie tā darīsim. Kas mani nemīl,
Tas manus vārdus netur. Un tas vārds, ko jūs dzirdat, nav mans, bet tā Tēva, kas man sūtīs. To es jums esmu sacījis, vēl pie jums būdams. Bet tas iepriecinātais, tas svētais gars, ko tas Tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums mācīs visas lietas un jums atgādinās visu to, ko es jums esmu sacījis. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Ne tā, kā pasaule dod, es jums dodu. Jūsu sirds, lai neiztrūcinājās un lai neizbīstas. Jūs esat dzirdējuši, ka es jums esmu sacījis. Es noeju un atkal atnāku pie jums, ka jūs mani mīlētu. Tad jūs priecātos, ka es esmu sacījis, es noeju pie tā Tēva, jo tas Tēvs ir lielāks nekā es. Un tagad es jums esmu sacījis, pirms tas notiek, lai jūs ticat, kad tas notiek. Slavu Jēzum. Nu, lūk, vienkārši neskaidri. Ja kas man mīl, tas man vārdu turēs, to mans Tēvs mīlēs, mēs pie tā nāksim, mājas pie tā darīsim. Tas ir tas, uz ko mēs ejam, uz ko mēs gribam būt kopā ar Dievu. Vai ne? Mēs esam Dieva bērni, un ja pasaule nav ienākusi mūsu sirdī pārāk dziļi, mēs gribam to kungu vairāk. Mēs gribam būt pie viņu un būt kopā ar viņu garu, kas ir patiesības gars, mierinātāja gars, kurš nāk un liecina par to, ko Jēzus ir teicis, par viņu vārdiem, ja? Kurš apstiprina viņu vārdu. Kas man nemīl, tas manas vārdus netur, un tas vārds, ko dzirdējāt, nav mans, bet tā Tēva, kas man sūtīs. Mūsu rīcība parāda, kas mēs esam un kam mēs ticam. Mūsu rīcība parāda mūsu ticību. Mūsu rīcība parāda mūsu vēlēšanos un to ceļu, liecību par to ceļu, par kur mēs ejam. Ja mēs sekojam pasaules emocijām, pasaules likumiem, pasaules lietām, ja? vai mēs esam kompromisā patstāvīgi ar to, ja? Tad mēs liecinām ar savu rīcību par savu ticību. Ja mēs neņemam nopietni, ja manipulējam ar Dievu vārdu tā, kā mums patīk, ja mēs nemeklējam šo patiesību, nestudējam šo patiesību, lai atrastu, kas tad tas ir, ja? Un Dieva vārds to pamāca mūs, ka mēs to meklējam lūdzam. Tas ir Dieva gars, tas patiesi to pamāca. Tad mēs nemīlam Jēzu. Tā ir liecība par to, ka mēs nemīlam Jēzu. Ja mēs neņemam to, kas ir liecināts par viņu svētajos rakstos, ja mēs to neņemam un nedaram, necenšamies to darīt, necīnāmies pēc tā un nemeklējam to, tad mēs ar to liecinām, kad mēs nemīlam Jēzu. Tas ir Dieva vārds. Tā ir viņa teikums. Tad mēs mīlam kaut ko citu vairāk, sevi, pasauli, savas emocijas, savas sajūtas vairāk par visu citu. Ja? Šīs lietas neieiet mūžīgajā dzīvībā. Dievs tevi mīl, sakot, bet diemžēl nevar tev glābt, ja tu nes līdz pasauli. Tāpēc kā Ādamam, Pādam un Ievu, Dievs teica, viņi nevar palikt tur. Viņi vēl ņems un ēdīs no dzīvības koku un dzīvos mūžīgi ar šo grēku. Tas tā nevar notikt, tas nebūs tā. Un arī mums tas nebūs tā. Nebūs. Dieva vārds ir skaidrs. Vienalga, ko cilvēki iztēlojas, vienalga, ko tev kāds ir runājis, vislabākais sludinātājs pasaulē sludinājis un vismīļākais brālis un māsas teicis, ja tas neatbilst Dieva vārdam, tas nav patiess. Un āmen. Tev ir jānoskaidro, ja tas ir patiess, ko tev māca pēc svētiem rakstiem. Ko tev saka, ko tev liecina. Patiesības gars, slāva Jēzum. Arī šajā sakarā mēs varat izlasīt no Jāņa 8. nodaļas, viņš ir liecība par šo pašu. Jāņa 8.
no 31. panta. Tad Jēzus sacīja uz tiem jūdiem, kas viņam bija ticējuši: ja jūs paliekat manā vārdā, tad jūs patiesi esat mani mācekļi un atzīsiet patiesību, un patiesība jūs atsvabinās. Vai ne? Ja jūs paliekiet manā vārdā. Tas nozīmē, ka mēs viņu paturam savā sirdī, cenšamies saprast, to darīt, bildīt, tā ir Dieva mīlestība. Ka mums interesē viņa vārds, viņa patiesība, viņa griba, viņa ceļš. Mēs lūdzam pēc tā, un viņš mums apgaismo, ko nozīmē viņa vārds un kā viņi mums būs saprast. Tie viņam atbildēja: mēs esam Ābrama dzimums, un nemūžam nevienam neesam kalpojuši. Kā tad tu saki, jūs tapsiet svabadi? Jēzus tiem atbildēja: patiesi, patiesi es jums saku, ik viens, kas grēku dara, tas ir grēka kalps. Bet kalps mūžam nemā nepaliek, dēls paliek mūžam. Ja nu tas dēls jūs atsvabinās, tad jūs tiešām būsiet svabadi. Es zinu, ka jūs esat Ābrama dzimums, bet jūs man meklējat nokaut, jo manam vārdam nav vietas pie jums. Es runāju, ko es esmu redzējis pie sava tēva, un jūs arī darāt, ko jūs esat redzējuši pie sava tēva. Tie atbildēja un sacīja: mūsu tēvs ir Ābrāms. Jēzus uz tiem saka: ja jūs būtu Ābrama bērni, tad jūs arī darītu Ābrama darbus. Vai ne? Ja jūs būtu Dieva bērni, jūs darītu viņa darbus un viņa pavēles turēt. Mūsu rīcība, kā mēs rīkojamies, parāda, kas tad ir ar mums, kas notiek. Mēs runājam, mēs mīlam Dievu, tālā, un sākam darīt kaut kādas vispār reliģiskas aplamības, ja, jeb kaut kādas elku dievi lietas, jeb pasaules kombinācijas, jeb kaut ko tam līdzīgi, jeb emocijas, jeb psihologi joks, jeb visu tā pārējā, kas notiek rādas vidūs tik bieži, ne jau vienmēr visur, bet tik bieži. Un mēs neesam Dieva bērni. Mēs nepildam Dieva vārdu. Mēs izdomājam kaut ko citu, mēs ņemam no kaut kurienes citurienes. Tajā vietā, lai kārtīgi studētu Dieva vārdu, kas ir visu dzīves darbs. Tātad, ja es būtu Ābrama bērns, es darītu Ābrama darbus. Tātad es biju. Mācams priekš. 40. Bet nu, jūs mani meklējat nokaut. Cilvēku, kas jums patiesībā esmu runājis, ko esmu dzirdējis no Dieva. To Ābrams nav darījis. Jūs darāt sava tēva darbus. Tad Dievs viņu sacīja: mēs maucībā neesam dzimuši. Mums ir viens vienīgs tēvs, Dievs. Tad Jēzus uz tiem sacīja: ja Dievs būtu jūsu tēvs, tad jūs mani mīlētu. Jo es esmu izgājis un nāku no Dieva, jo es neesmu nācis no sevis, bet viņš mani sūtījis. Kādēļ tad jūs manu valodu nesaprotat? Tādēļ, ka jūs manu mācību nevarat ieklausīties. Jūs esat no tā tēva, tā velna, un sava tēva prātu jūs gribat darīt. Tas no iesākuma ir bijis slepkava un nav pastāvējis iekš patiesības, jo iekš tā nav patiesības. Kad viņš melus runā, tad viņš runā no sevis paša, jo viņš ir melkulis un melu tēvs. Bet, kad es patiesību saku, tad jūs man neticat. Jā, slavu Jēzum. Tātad pavisam vienkārši. Patiesība nāk no Dieva. Viņa ved mūsu dzīvībā, dara brīvu no grēka, kas ir melu sekas, lielā piemānīšanas sekas. Ja. Vēlns piemānīja Ievu un Ādamu. Vēlns mūs piemānīja. Viņš teica, būs tā, notiks savādāk. Ja. Viņš teica, es tev došu brīvību, bet bija verdzība. Palīdz mums. Tātad, un šeit ir noteikti dievbērni, Dieva tauta, blakus runājās ar Jēzu, tie cilvēki, kas viņam ir noticējuši tie ir. Ja?
un kas viņam ir noticējuši, un viņi vienkārši nevar saņemt patiesību. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi mīl melus. Ka viņi dzīvo pasaulē. Pasaule ir melu. Korupcijas komplekts organisms. Ja? Tu uz viņu skaties, un ja es uz viņu skatos, mēs vienkārši ieejam tajā iekšā un pazūdam tajā visā. Un patiesība ir kaut kas cits. Patiesība ir Dieva vārds, un ko apgaismo Dieva gars. Uz kā mēs liekam savas kājas, uz kā mēs speram savas kājas. Un Dieva vārds un Kristus gars mūs iedrošina. Droši paļaujies uz manu vārdu, ja es saku. Ja? Nebaidies, nešaubies, turi drošu prātu, esi drosmīgs paļauties uz Dieva vārdu. Tad, kad ir liela vētra, ne tikai tad, kad mēs esam šeit kopā, kad mēs būvējam šo ticību viens ar otru. Ja? Tad paļauties uz Dieva vārdu visās situācijās, ja? Kad Dieva vārds ir dzīvības pamats un mūsu cerības pamats un mūžīgās dzīvības pamats. Tas ir līdzīgi kā bieži vien, tas ir līdzīgi kā Pēterim spērt ārā kāju no laivas un likt to uz ūdens virsmas. Skatīties uz Jēzu, nevis uz viņiem. Kad mēs tur ejam, mums jāstās uz Jēzu, uz viņu pavēli. Viņš teica, nāc, mēs ejam. Un tur ir mūsu iekšējā cīņa, mūsu sirdī noraidīt šaubas, noraidīt bailes un drosmīgi. Kāpēc drosmīgi? Ko nozīmē drosmi? Nozīmē to, ka mēs varam rēķināties ar to, kad mums nesanāk. Mūsu sirds nespēja saņemt šo rezultātu vienmēr. Mums ir zināms tāds sirds drosme un risks vajadzīgs, kurā mēs nezinot, kā tas ir likt vārdu par savu kāju pamatu, jeb spētu savus soļus uz ūdens virsmu. Ja? Kas notiks? Kas notiks? Pēters tagad kāpj pāri laivas malai. Viņš zina, ko tas nozīmē. Ja? Nokļūt ūdenī vētrā. Viņš liek to kāju pārniet. Un Jēzus saka, neticīgais, kāpēc tu baidījies? Ja? Tas tā kā nav, es nedomāju, ka tas ir pārmetums, nosodījums. Tas ir paskaidrojums, kāpēc mēs grimstam. Tas nav tā, mēs spēram savu soli, Dievs, es vienkārši lieku kājas, ja, un tev par visu jāparūpējās. Mums ir jāparūpējas par savu sirdi, ka tā paliek ticības drosmē. Mēs bailēs, šaubās. Mums ir ļoti grūti iet. Jā, Dievs izvelk mūs aiz rokas, kad mēs sakam, kungs, es slīkstu. Bet mūsu paļāvība uz viņu vārdu, uz viņu realitāti, uz viņu patiesību. Pasauli mums tajās vērtās, viņi prasa tādu jautājumu, tev un man. Vai Dievs ir? Ka tu esi kaut kādās grūtās, varbūt traģiskās situācijās. Pasaules kungs, vai Dievs ir? Jā. Un tev jāatbild šodienai, šī mirklī. Dievs ir tajā grūtajā mirklī, vētras mirklī, vai Dievs ir. Atbild ir ticība, ticības vārds. Tā ir tāda cīņa, kas mums jāpieliek spēks pie tā. Tā ir tā cīņa, par kuru atklāsmes grāmatā Jēzus raksta, Jēzus sūta par vēstuli, un tur rakstīts ir tie, kas uzvar, kas pārvar, tie to iemantos. Pārvar neticību, pārvar bailes, pārvar pasauli, pārvar paši sevi. Balstītos uz Dieva vārdu, uz viņa apsolījumu, mūžīgās dzīvības cerību. Jauno derību, kurā mēs esam. Tu esi derībā ar Dievu, ja tu esi
pieņēmis ūdens kristību un sapratis, ko tu dari, un uzticējies, miris pasaulē un piedzimis tam kungam, ja? Atdzimis no augšienes. Ne tikai ūdenī, bet arī savā garā, ja, savā dvēselē. Slavu Jēzum. Gribētu nolasīt vēl kādas vietas. Lukas 24. Lukas 24 ir notikums pēc Kristus augšām celšanās, tātad pēdējā nodaļa Lukas. Ja? Un tur 2 mācekļi dodas uz pilsētu Ņemaus. Pareizi, ja? Un sastopa ceļā ko? Augšām celto Jēzu. Nu, nāsam no 13. Un redzi, 2 no tiem gāja tanī pašā dienā uz kādu pilsētiņu, kas bija no Jeruzalemes labu jūdzi, zemes jūdzi, tālu ar vārdu Emaus. Un tie runāja savā starpā par visām tām lietām, kas bija notikušas. Un gadījās, kad tie tā runāja savā starpā, arī pats Jēzus pie tiem piegāja un līdz ar tiem staigāja. Bet viņu acis tapa turētas, ka tie viņu nepazina. Un viņš uz tiem sacīja: kādas tās runas, ko jūs runājat savā starpā uz ceļa un esat tik noskumuši? Tad viens ar vārdu Kleopas atbildēja un uz viņu sacīja: vai tad tu viens esi tāds svešnieks Jeruzalemē, kas nezina, kas šinīs dienās tur noticis? Un viņš uz tiem sacīja: kas tad? Un tie uz viņu sacīja: tas ar Jēzu no Nāceretes, kas bija pravietis, varens darbos un vārdos priekš Dieva un visiem ļaudīm. Kā to mūsu augstie priesteri un virsnieki ir nodevuši pie pazudināšanas uz nāvi un viņu situši krustā. Bet mēs cerējām, ka viņam bija Izraēla atpestīt, un pār visu to šodien ir tā 3. diena, kad šīs lietas ir notikušas. Tad arī kādas no mūsu sievām mūs izbiedējušas, tās agri bijušas pie kapa, un viņa miesas neatradušas, nāk un saka, ka esot eņģeļu parādīšanu redzējuši, kas sakot, viņš esot dzīvs. Un kādi no mums nogāja pie kapa un atrada tā, kā tās sievas sacīja, bet viņi paši tie neredzēja. Tad viņš uz tiem sacīja: ak, jūs nesaprašas un sirds kūtrie, ka jūs negribat ticēt visu to, ko tie pravieši sludinājuši. Vai Kristum tā nebija jācieš un jāieiet savā godībā? Paldies. Nu, lūk, tas gadījums pilnīgi mēs mierīgi varētu būt šo mācekļu vietās savā situācijā dzīvē. Ir noticis kaut kāds tāds trakums, ja, un mēs cerējām, ka būs savādāk. Un tas viss kopā strādā pa labu. Tas izrādās ir Dieva plāns, ko Dievs arī iepriekš jau visiem stāstīs, ja, un saviem praviešiem, un arī Jēzus pats to teica. Ja. Un lūk, un tieši 3. diena, viņš ir augšām cēlies, nu kaut kāds traks tanks mums tas stāsta, ja. Nu, tas ir tas, ko viņi saka. Un Jēzus viņiem stāv blakus. Un ko Jēzus viņiem aizrāda? To pašu, ko mums viņš šodien aizrāda, man un mums visiem, ja. Ak, nesaprašas un sirds kūtrie, ka jūs negribat ticēt visu to, kā pravieši sludinājuši. Nesaprašas un sirds kūtrie, negribat ticēt, ko pravieši sludinājuši, ko Dieva vārds runā. Sirds kūtrība, nesaprat, nevēlēšanās to saprast, ja? Un ticēt. Negribējuši ticēt, ko Dieva vārds saka. Un viņi ir apjukumā, viņi ir bailēs, viņi kaut kur laižās projām un nedara to, kas viņiem bija jādara. Viņi ir nobijušies. Mums tāpat. Dieva vārds tas pats. Ilgas pēc patiesības mūs pieved pie Dieva vārda meklēšanas, pēc viņa prāta un gribas meklēšanas, pēc viņa ceļu meklēšanas, pēc Jēzus paša meklēšanas. Un tas mūs atbrīvo no šīs pasaules ļaunuma, no visiem meliem, no visām reliģijas viltībām, no visām
cilvēku maldu mācībām, kas piepildu arī draudz tik bieži un tik daudz. Varbūt nolasīt vēlreiz. Otrā vēstule Tesaloniķiešiem 8. nodaļa. Tas mums ir jāatcerās šādās lietas. Bet varbūt, kad nolasam no nodaļas sākuma, tur ir viena interesanta lieta. Es attiecās atkal pīdošiem uz to paraušanas jautājumu. Šī vieta runā par to, ka paraušana nebūs pirms Jēzus atnākšanas. Mēs varbūt izlasām kontekstu, varbūt arī pirmajā Tesaloniķiešu vēstulē, kur ir par to runa sākumā, pie viena mēs to apskatīt, jo jau kā tās runas ir panesušās šim pēdējā laikā par to. Pirmā nodaļa, 1. Tesaloniķiešu 4. nodaļa no 14. Bet, brāļi, es jums negribu slēpt par tiem, kas ir aizmiguši, ka jūs nenomskumstat tā kā tie citi, kam nav cerības. Jo, ja mēs ticam, ka Jēzus ir miris un augšām cēlies, tāpat arī Dievs tos aizmigušos caur Jēzu atvedīs līdz ar viņu. Jo to mēs jums sakām caur tā kunga vārdu, ka mēs, kas dzīvojam un atliekam uz tā kunga atnākšanu, tiem aizmigušiem nenāksim priekšā. Jo pats tas kungs nāks zemē no debesīm ar kliekšanu, ar liela eņģeļa balsi un ar Dieva bazūni, un tie iekš Kristus mirušie uzcelsies pa priekšu. Pēc tam mēs, kas dzīvojam un esam atlikuši, tapsim aizrauti līdz ar tiem iekš padebešiem tam kungam pretī gaisā, un tā mēs būsim arvien pie tā kunga. Tad iepriecinājieties savā starpā ar šiem vārdiem. Pirmkārt, mūžīgās dzīvības cerība ir tā, kas ir pāri visam, ar to, ko Dieva vārds šeit saka. Ja? Tev ir mūžīgās dzīvības cerības ar augšām celšanos no mirušiem, būt ar to kungu vienmēr. Tas ir tavs dzīvības un ticības stiprums un pamats. Tas ir tavas ticības, uzticības pamats un mērķis, uz kurien tas iet. Tas nav vienkārši mums labi dzīvot un labi savstarpēji attiekties vienam pret otru. Tas ir pa ceļam viss, lai mēs tur nokļūtu. Ja? Vienšķīgs teikums, ko viņš šeit runā. Un nākošais. Tad es negribu, ka jūs noskumstiet kā tie citi, kam nav cerības. Nenoskumstiet, nebaidieties par grūtībām, par nāvi, par kaut ko vēl priekšā, kas ir pa ceļam uz šo vietu. Ja? Ja mēs caur to kungu, ja mēs jums sakām caur tā kunga vārdu, tad tas tā kunga Kristus vārds, viss sabruks, viņa vārds paliks. Ko viņš saka? Mēs, kas dzīvojam un atliekam uz tā kungu atnākšanu, tiem aizmugušiem nenāksim priekšā. Ko tas nozīmē? Pa priekšu būs mirušo augšām celšanās. Pirms tam. Tur man nav tā rakstīts, tas nav tik ļoti skaidri rakstīts, ka to nevar pārprast. Var vienkārši tikai to ignorēt. To pārprast nevar. Jo pats tas kungs nāk zemē no debesīm ar kliekšanu, ar bazūnas skaņām, tā ir liela eņģela, balss Dieva bazūna, un tad tiekš Kristus miruši uzcelsies. Kur vēl var kaut ko skaidrāk pateikt? Nevar neko. Kā vēl būtu jāpasaka, lai to uzrakstītu? Kā būtu skaidrākiem vārdiem tas jāuzrakst? Nav iespējams. Tas ir uzrakstīts. Pilnīgi, absolūti skaidri. Pēc tam mēs tapsim aizdaut līdz ar tiem iekš padarušiem tam kungam pretī. Vēl kaut kas vajadzīgs pielikt klāt? Kas vēl? Un tagad otrā vēstule Tesaloniķiešiem iet runa par tiem, kas māca kaut ko citu. Un iemesls ir patiesības nemīlestība. Kamdēļ cilvēki pieņem citu kaut ko nekā, kad Dieva vārds runā. Ja? Izlasam šo. Kungs palīdz mums. Otrā nodaļa.
Bet dēļ mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanas un dēļ mūsu sapulcināšanas pie viņa mēs, brāļi, jūs lūdzam, ka jūs netopat drīz prātā šaubīti, nedz iztrūcināti, ne caur garu, ne caur vārdu, ne caur grāmatu, it kā no mums būtu rakstīts, ka tā Kunga diena esot klāta. Tā. Vēl skaidrāk. Jā. Tas nebūs ātrāk, kamēr tas nenotiks, par ko šeit runājam. Lai neviens jūs nemulsina. Ja? Tad visam ir vienkārši, kāpēc to saku šajā kontekstā. Dieva vārds mums ir jāņem par pamatu, nevis cilvēku mācību. Ja? Mēs visi esam kļūdījušies un kļūdamies dažādās vietās, kur mēs ņemam par pamatu cilvēku mācības un nevis Dieva vārdu. Kur mēs mēģinām dabūt no Dieva vārda ārā, ko mēs nesaprotam. Ja? Un lūgt Dievu garu, lai viņš to apgaismo. Un palikt uz tās stabili, nešauboties. Dzīvot pēc tā, kas ir mūsu dzīvības garants. Nesam tāds priekš. Lai neviens jūs nekādā vīzē nepieviļ, jo tā nenāks, pirms tā atkāpšanās nebūs nākusi, un tad grēka cilvēks, tas pazušanas dēls, nebūs parādījies, kas turas pretī un paaugstinājās pār visu to, kas Dievs saucams, un kas ir Dieva kalpošana tā, ka viņš Dieva namā sēž kā Dievs, izrādīdamies, ka viņš esot Dievs. Vai jūs vairs nepieminat, ka es vēl pie jums būdams to esmu jums sacījis? Un nu jūs zināt, kas aizkavē tiekams viņš parādās savā laikā, jo tas netaisnības noslēpums jau ir spēkā, tikai kā tam, kas viņu līdz šim aizkavē, vēl būs tapt atņemtam nost. Un tad parādīsies tas netaisnais, ko tas kungs nomaitās ar savas mutes garu un izdeldēs, kad atspīdēs viņa atnākšana. Šā tā netaisnā atnākšana notiek pēc sātana spēka, ar visādu viltības varu un viltības zīmēm un brīnumiem, un ar visādu pievilkšanu uz netaisnību pie tiem, kas pazūd. Tādēļ, ka tie patiesības mīlestību nav pieņēmuši, ka taptu svēti. Un tādēļ Dievs tiem sūtīs spēcīgu maldīšanās garu, ka tie tic meliem, lai top sodīti visi, kas patiesībai nav ticējuši, bet kam bijusi patikšana pie netaisnības. Bet mums pienāks vienmēr Dievam pateikties par jums, no tā Kunga mīļotie brāļi, kad Dievs no iesākuma jūs izredzējis uz pestīšanu, lai caur to garu tiekat svēti un ticat patiesībai. Uz to viņš jūs ir aicinājis caur mūsu evaņģēliju, lai panākat mūsu Kunga Jēzus Kristus godību. Tad, nu, brāļi, pastāviet un turiet tās mācības, ko esat mācījušies tā caur mūsu vārdu, kā caur mūsu grāmatu. Bet pats mūsu Kungs Jēzus Kristus un mūsu Dievs un Tēvs, kas mūs ir mīlējis un devis mūžīgu iepriecināšanu un labu cerību iekš žēlastības, tas, lai jūsu sirdis iepriecina un lai jūs stiprina iekš visāda laba vārda un darba. Slavu Jēzum. Nu, ļoti jau skaidrs šeit viss ir izteikts, ja? Patiesības ignorēšana, jeb nemīlēšana un cilvēku mācības. Runā par šo te paraušanu pirms tām mācībām. Tā ir skaidra cilvēku mācība un viņu māca ļoti daudzās, ir gan visās teoloģijas augstskolās. Ja. Tāpēc cilvēkiem tas ir iezīdies tā iekšā. Viņi nevēlas kaut kā ieraudzīt to, tas ir ērti tā domāt. Bet par to mazāk. Vairāk ir daudzas lietas, kad mēs paši maldamies, kad mums pašiem ir noteikti vajadzīgas korekcijas. Jau daudz tādi jautājumi ir, kuriem, kā es runāju cilvēkiem, viņi nespēja to pat pieredzējuši kristieši saņemt lietas, ko runā Dieva vārds. Bet Dievs tiem sūtīs spēcīgu maldīšanās garu, ka tie tic meliem, lai to sūtītu viss, kas patiesībā nav ticējuši, kad ir bijusi patikšana pie netaisnības. Bet mums pienāks vienmēr Dievam pateikties par jums no tā Kunga mīļotie brāļi, ka Dievs no iesākuma jūs izredzējis uz pestīšanu, lai jūs caur to garu tiekat svēti un ticat patiesībai.
uz to viņš ir aicinājis ar mūsu evaņģēlu, lai panākat mūsu Kristus Jēzus, mūsu kunga Jēzus Kristus godību. Caur ticību mēs panākam patiesībai, kas ir Dieva vārds, mēs panākam šo pestīšanu. Ja? Bet pats mūsu kungs Jēzus Kristus, mūsu Dievs un Tēvs, kas mūs ir mīlējis un Dievs mūžīgi iepriecināšanu un labu cerību, iekš žēlstības, lai mūsu sirds iepriecina un stiprina. Iekš visādi labu vārdu un darbu. Tātad šeit runa par Dievu vārdu, ka mēs iepriekš to lasījām. Ja? Iepšana. Jā, tā ir. Tiešām sākums beidzot tā ilūzēt mums, lai tā kunga vārds turpina savu gaitu un tev godāts it kā arī pie jums. Ja? Slavu Jēzum! Tātad pasauli ar savām bailēm nāk mums visu un šaubām, lai mūs dabūtu prom no Dieva vārda, lai mēs viņu neliktu savu cerību un savu dzīvību. Un Dievs mūs aicina, nebīsties, lai jūs sirds neizbīst, ticiet uz Dievu un ticiet uz mani. Un Tēva namā ir daudz dzīvokļu, tā nebūtu sacījis. Es noeju jums vietu sataisīt. Kad būšu nogājis, jums vietu sataisīt, es gribu atkal nākt, jūs ņem pie sevis, lai jūs esat, kur es esmu. Tās citas vietiņas, ja jūs mani mīlat, ja kas mani mīl, tas manu vārdu, tas ir logos, nevis viņa vārds, ja, bet Dieva likums, tas manu vārdu turēs, un mans Tēvs to mīlēs, mēs pie tā nāksim, mājas vietu pie viņa darīsim, kas man nemīl, tas mans vārds. Netur, ja pavēlas, un vārds, ja logos, ko jūs dzirdat no mans, bet no tā Tēva, kas man sūtīs. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, nekā pasauli dod, es jums dodu. Jūs sirds, lai neiztrūcinājis un neizbīstas. Tas kungs, lai mums palīdz.